Pepija apmetas uz dzīvi Saurupmājā Vistas kāja. Mazītiņas pilsētiņas nomalē atradās nolaists dārs. Dārzā bija veca māja, un mājā dzīvoja Pepija Gārzeķe. Viņai bija apritējuši 9 gadi, un mājā viņa dzīvoja gluži viena. Viņai nebija ne tēva, ne mātes, un īstenībā tas bija gluži jauki, jo tādējādi nebija neviena, kas viņai liktu iet gulēt tad, kad viņa jutās visjautrāk, un neviens viņu nevarēja piespiest dzert zivju eļļu, ja viņa labāk vēlējās ēst konfektes. Kādreiz Pepijai bija tēvs, kuru viņa briesmīgi mīlēja. Jā, protams, viņai bijusi arī māmiņa, bet tas bija tik sen, ka viņa to vairs nespēja atminēties. Māmiņa nomira, kad Pepija vēl bija mazulīta un gulēja šūpulī, un brēca tik šausmīgi, ka neviens pat tuvoties viņai nevarēja. Tagad Pepija domāja, ka māmiņa sēž augšā debesīs un pa mazu spraudziņu raugās lejup uz savu meitiņu, un Pepija bieži vien mēdza pamāt viņai un sacīt: nebaidies, gan es tikšu galā. Tēti Pepija nebija aizmirsusi. Viņš bija jūras kapteinis un burāja pa lielajām jūrām, un Pepija bija burājusi līdzi ar viņu, kamēr reiz spēcīga vētra iepūta tēti jūrā, un viņš pazuda. Bet Pepija bija cieši pārliecināta, ka vienā jaukā dienā viņš atgriezīsies. Viņa domāja, ka tētis būs aizpeldējis uz kādu salu, kurā ir daudz nēģeru. Tur kļuvis par nēģeru karali un augas dienas steigā apkārt ar zelta kroni galvā. Mana māmiņa ir eņģelis un tētis nēģeru karalis. Visiem bērniem tā viss nav. Pepija varen apmierināta sacīja. Un tad tētis uzbūvēs savu kuģi, viņš atbrauks man pakaļ, un es tad būšu nēģeru princese. Hei, hopsā, tas tik būs jauki. Viņas tētis pirms daudziem gadiem bija nopircis šo veco māju dārzā. Viņš bija iecerējis dzīvot tur ar Pepiju vecuma dienās, kad vairs nevarēja burāt pa jūru, taču notika nelaime, un viņu iepūta jūrā, un Pepija devās tieši uz Saurupmāju Vistas kāju, lai tur nogaidītu tēva atgriešanos. Māju tā sauca. Tā tur atradās ar visām mēbelēm un tikai gaidīja Pepijas ierašanos. Kādā skaistā vasaras vakarā viņa bija teikusi ardievas visiem tēva kuģa matrožiem. Tie gožā mīlēja Pepiju, un Pepija mīlēja arī viņas. Ar dievu zēnu, Pepija sacīja, un visus pēc kārtas noskūpstīja uz pieres. Par mani nebaidieties, es vienmēr tikšu ar visu galā. No kuģa viņa paņēma tikai 2 lietas – mazu pērtiķīti, ko sauca par Nilsona kungu. Pērtiķīti viņa bija dabūjusi no tēva un lielu koferi pilnu ar zelta naudu. Matroži stāvēja pie kuģa margām un ar skatieniem pavadīja Pepiju, kamēr vien varēja viņu saredzēt. Viņa gāja braši, nepagrieztamās atpakaļ. Viņai uz pleca sēdēja Nilsona kungs, bet rokā bija koferis. Neparasts bērns, viens matrozis ierunājās un noslaucīja asaru, kad Pepija bija izzudusi tālumā. Viņš runāja pareizi. Pepija tiešām bija ļoti neparasts bērns. Visneparastākais bija viņas lielais spēks. Viņa bija tik aplam stipra, ka visā pasaulē nebija neviena policista, kas būtu tik pats stiprs. Viņa varēja pacelt zirgu, ja vien gribēja, un to viņa gribēja. Viņai bija pašai savs zirgs, kuru viņa bija nopirkusi par zelta naudu tai dienā, kad atgriezās Saurupmājā Vistas kāja. Viņa allaž bija ilgojusies pēc zirga, un tagad tas dzīvoja verandā, bet, kad Pepija vēlējās tur dzert pēcpusdienas kafiju, viņa zirgu paņēma un izcēla dārzā. Blakus Saurupmājai Vistas kāja atradās cits dārs, un tajā dārzā cita māja. Tur dzīvoja kāds tēvs un māte.
ar 2 maziem piemīlīgiem bērniem, zēnu un meiteni. Zēnu sauca par Tomiju un meiteni par Anniku. Tie bija 2 ļoti mīļi, labi audzināti un paklausīgi bērni. Tomijs nekad nekošļāja nagus un vienmēr darīja to, ko māmuļa viņam lūdza. Annika netiepās, ja neizpildīja viņas iegribas, un viņa vienmēr izskatījās tik glīta, labi izgludinātā katūna kleitiņā, kuru sargājās noķēpāt. Tomijs un Annika jauki rotaļājās savā dārzā, bet viņi bieži vien bija ilgojušies pēc kāda rotaļu biedra, un tajā laikā, kad Pepija burāja ar savu tēvu pa jūru, viņi mēdza stāvēt pie dārza vārtiņiem un sacīt muļķīgi, ka tur tajā mājā neviens nedzīvo. Tur vajadzētu dzīvot kādam, kam ir bērni. Tajā skaistajā vasaras vakarā, kad Pepija pirmo reizi pārkāpa saurupmājas vistas kājas slieksni, Tomija un Annikas nebija mājās. Viņi bija aizbraukuši kādu nedēļu apciemot vecmāmiņu. Viņiem nebija ne jausmas, ka kaimiņu vasarnīcā kāds apmeties uz dzīvi, un kad viņi pirmajā dienā pēc atgriešanās stāvēja pie sava dārza vārtiņiem un raudzījās uz ielu, viņi joprojām nezināja, ka viņiem tik tuvu jau atrodas rotaļu biedrs. Tieši, kad viņi tā stāvēja un prātoja, ko lai iesāk, vai šodien atgadīsies kaut kas jauks, jeb vai diena būs tik pelēka, ka nekā jauka nevarēs ieraudzīt, tieši tajā brīdī atvērās saurupmājas, vistas kāja, dārza vārtiņi, un pa tiem iznāca maza meitene. Tā bija visneparastākā meitene, kādu Tomijs un Annika bija redzējuši. Un tā bija Pepija Garzeķa, kas devās rīta pastaigā. Viņa izskatījās tā. Mati bija burkānu krāsā un sapīti 2 cietās biželēs, kas slējās katra uz savu pusi. Deguns izskatījās pēc neliela kartupeļa un bija aplam mūsains. Zem deguna atradās ļoti plata mute ar veselīgiem baltiem zobiem. Meitenes kleita bija gauži ērmīga. To bija šūsi Pepija pati. Viņa bija cerējusi, ka kleita būs zila, bet tā kā nepietika drēbes, tad meitene vietumis bija iešūsi mazas sarkanas lupatiņas. Garās tievās kājas bija iautas garās zeķēs. Viena zeķe bija brūna, otra melna, un melnās kurpes bija 2 tik lielas kā viņas kājas. Šīs kurpes tētis bija nopircis kaut kur Dienvidamerikā, domādams, ka meitenes kājas drīz izaugs, un Pepija ne par ko negribēja valkāt citas kurpes. Bet Tomija un Annikas acis izplētās sevišķi platas, redzot uz svešās meitenes pleca pērtiķīti. Tas bija mazs pērtiķīts, ieģērbts zilās biksēs un zeltainā jakā, baltu salmu cepuri galvā. Pepija gāja uz priekšu pa ielu. Vienu kāju viņa lika uz ietves, bet otru notekā. Tomijs un Annika pavadīja viņu ar skatieniem, cik tālu vien varēja saredzēt. Pēc kāda laiciņa meitene nāca atpakaļ. Šoreiz viņa gāja atmuguriski. To viņa darīja tāpēc, lai nebūtu jāpagriežas ejot uz mājām. Pienākusi pie Tomija un Annikas dārza vārtiņiem, viņa apstājās. Bērni klusēdami raudzījās cits uz citu. Beidzot, Tomijs ierunājās. Kāpēc tu gāji atmuguriski? Kāpēc es gāju atmuguriski? Pepija atvaicāja. Vai mēs varbūt nedzīvojam brīvā zemē? Vai tajā ik viens nevar iet kā vēlas? Starp citu, es tev teikšu, ka Ēģiptē visi cilvēki tā iet, un nevienam tas neliekas jocīgi. Kā tad tu to zini? Tu taču neesi bijusi Ēģiptē, Tomijs atbildēja. Es neesot bijusi Ēģiptē. Nu tad iegaumē, ka esmu tur bijusi. Esmu bijusi itin visur uz zemeslodes un pieredzējusi daudz ērmīgākas lietas nekā to, ka cilvēki iet atmuguriski. Diezin, ko tu teiktu, ja es būtu staigājusi uz rokām, kā to dara cilvēki vidus Indijā.
Nu, gan tu melo, Tomijs iesaucās. Pepija brīdi padomāja. Jā, tiesa, es meloju. Viņa skumīgi atteica. Melot ir nejauki, iesaucās Annika, kas beidzot uzdrīkstējās atvērt muti. Jā, melot ir ļoti nejauki, Pepija teica vēl skumjāk. Bet vai zini, es lāgiem to aizmirstu, un kā gan tu vari prasīt, lai bērniņš, kura māmiņa ir eņģelis un tētis neģeru karalis, un kurš pats visu mūžu burājis pa jūru, vienmēr runātu patiesību. Vai ziniet, viņa teica, un viņas mūsainā sēņa sāka starot. Es jums teikšu, ka Beļģijas Kongo nav neviena paša cilvēka, kas runātu patiesību. Viņa melo augas dienas, iesāk 7:00 no rīta un nebeidz līdz pašam saulrietam. Tāpēc, ja nu gadītos, ka es lāgiem sāku melot, mēģiniet man to piedot un atcerēties, ka tas notiek tikai tādēļ, ka esmu maķinīt par ilgu dzīvojusi Beļģijas Kongo. Mēs taču tomēr varam būt draugi, vai ne? Protams, Tomijs atteica, un piepeši noģida, ka šī diena gan nebūs garlaicīga. Kāpēc jūs, piemēram, nevarētu ieturēt brokastis pie manis? Pepija prātoja. Nu jā, kāpēc gan ne, Tomijs atteica. Kāpēc mēs to nevarētu darīt? Nāc ejam. Jā, un tūlīt, Annika piekrita. Bet vispirms es jūs iepazīstināšu ar Nilsona kungu. Pepija sacīja, un pērtiķīts pacēla cepuri un pieklājīgi sveicināja. Tad bērni iegāja pa saurupmājas vistas kāja grīļīgajiem vārtiņiem un devās pa grantēto cēliņu, kuru malās auga apsūnojuši koki, varen smalki, kāpelēšanai noderīgi koki. Tā vismaz izskatījās. Bērni aizgāja līdz mājai un uzkāpa verandā. Tur stāvēja zirgs un gremoja auzas no zupas bļodas. Pasarg Dievs, kāpēc tu tur zirgu verandā? Tomijs vaicāja, cik viņš zināja, visi zirgi dzīvo stallī. Nu jā, virtuvē viņš tikai maisījās pa kājām, Pepija domīgi noteica. Salonā viņam nepatīk. Tomijs un Annika paglaudīja zirgu un tad gāja iekšā mājā. Tur bija virtuve un salons un guļamistaba, taču izskatījās, ka Pepija šonadēļ aizmirsusi lielo spodrības piekdienu. Tomijs un Annika piesardzīgi raudzījās apkārt, vai neredzēs kādā kaktā sēžam neģeru karali. Savā mūžā viņi nebija redzējuši neģeru karali, taču nemanīja ne tēvu, ne māmuļu, un Annika bailīgi vaicāja. Vai tu šeit dzīvo gluži viena? Kur nu viena? Te taču dzīvo arī Nilsona kungs un zirgs, Pepija atbildēja. Bet vai tev nav ne tēva, ne māmiņas? Nē, neviena paša, Pepija līksmi attrauca. Bet kas vakaros tev pasaka, ka jāiet pie miera un tam līdzīgi, Annika vaicāja. To daru es pati. Vispirms saku pavisam laipni, un ja neklausu, tad piktāk, un ja vēl neklausu, tad sevi iemizoju, vai saprotat? Patiesībā Tomijs un Annika to nesaprata. Taču viņi domāja, ka laikam tā esot laba izdarība. Pa to laiku viņi bija ienākuši virtuvē un Pepija kliedza. Tagad šita maisīs pankūkas, tagad šita viļās pankūkas, tagad šita cepsies pankūkas. Tad viņa paņēma 3 olas un svieda tās augsti gaisā. Viena ola nokrita uz Pepijas galvas un saplīsa. Dzeltenums noticēja līdz pašām acīm. Tomēr abas pārējās olas meitene veikli uztvēra ar katliņu, kurā tās sašķīda. Vienmēr esmu dzirdējusi, ka olu dzeltenums esot derīgs matiem, Pepija sacīja un izslaucīja acis. Nu tik jūs redzēsit, ka mati augs griezdamies. Brazīlijā, zināt, visi cilvēki staigā apkārt ar olām matos, tāpēc tur nav plikpauru. Gadījies tikai viens tāds duls večuks, kas olas apēda, nevis ar tām ierīvēja matus. Nu tad viņš arī kļuva briesmīgs plikpauris, un tad parādījās uz ielas, sacēla tādu jampadraci, ka tajā bija spiesa iejaukties radio policija.
Runādama Pepija veikli bija izvejojusi no katliņa olu čaumalus. Tad viņa paņēma mazgāšanās suku, kas karājās pie sienas, un sāka kult olas tik stipri, kā aptašķījas sienas. Beidzot saturu, kas bija palicis katliņā, viņa izlēja uz pannas, kura atradās uz plīts. Kad viena puse pankūkai bija izcepta, Pepija pameta to gaisā un uztvēra ar pannu pankūkas otru pusi. Tad pankūkas bija gatavas. Pepija to uzsvieda uz šķīvja, kas bija nolikts uz virtuves galda. Ēdiet, viņa sacīja, ēdiet, kamēr tā ir karsta. Un Tomijs ar Anniku ēda pankūku un atzina to varenu gardu. Pēc tam Pepija viņus palūdza ienākt salonā. Tur atradās tikai viena mēbele, varen liels atsitamais sekretērs ar daudzām mazītiņām atvilknītēm. Pepija tās atvēra un parādīja Tomijam un Annikai visus dārgumus, kurus glabāja atvilknītēs. Tur bija dīvainas putnu olas, ērmīgi gliemežvāki un akmeņi, mazas smalkas lādītes, skaisti sudraba spogulīši, pērļu kaklarotas un vēl daudz kas cits, ko Pepija ar tēvu bija sapirkuši braucienos apkārt zemeslodei. Pepija iedeva katram biedram nelielu dāvanu piemiņai. Tomijs dabūja smalku dunci ar zilganu perlamutra kātu, un Annika mazītiņu lādīti, kuras vāciņš bija veidots no sārtām gliemežnīcām. Lādītē atradās gredzens ar zaļu akmeni. Tagad labāk iet uz mājām, lai varētu atnākt te atkal rīt, Pepija pamācīja. Ja jūs neiesiet uz mājām, rīt nevarēsit atnākt, un tas būtu bēdīgi. Arī Tomijs un Annika tā domāja, un tad viņi gāja uz mājām, garām zirgam, kas bija apēdis visas auzas, ārā pa saurupmājas vistas kāja vārtiņiem. Viņiem aizejot, Nilsona kungs pavicināja ar cepuri.